Bet tagad ielūkosimies enciklopēdijā. Sadaļā cilvēks. Homo sapiens. No latīņu valodas sapiens nozīmē gudrs, kas pamatā norāda uz cilvēka spēju domāt. Cilvēkiem ir augsti attīstītas smadzenes, kas tiem dod iespēju abstrakti domāt, lietot valodu, apzināties savu esamību, kā arī veidot kompleksu kultūru un izmantot to, lai pielāgotos apkārtējai videi. Cilvēku pārvietošanās uz divām kājām, savienojumā ar veiklām piecpirkstu rokām un attīstītām smadzenēm dod cilvēkam iespēju izgatavot un izmantot sarežģītas ierīces, kuru plašā izmantošana atšķir cilvēkus no citām sugām. Cilvēki rada kompleksas sociālas struktūras, kas sastāv no atsevišķām grupām, kas savā starpā sacenšas vai sadarbojas. Atsevišķām cilvēku grupām parasti ir vienoti uzskati, vērtības un sociālas normas, kas kopumā veido šo grupu kultūru. Vai mums patiktu, ja apzīmējumiem gudrs un spējīgs domāt pievienotu apzīmējumu mēslotājs? Mums kā sociālām būtnēm vajag parūpēties par apkārtējo vidi to sakopjot. Un ir brīnišķa iespēja tam – lielā talka.